Labrīt! Šobrīd ir 10 no rīta. Mēs jau brauksim uz Talli, jo šodien ir šausmīgi daudz, kas jāizdara. Lai to visu paspētu, es jau esmu gatava. Tā kā tūlīt dosimies un brauksim. Ok, ātrais ieskats grāmatu pasaulē. Quicksilveru, jeb šo te, es neesmu lasījusi kopš, man liekas, es jums iepriekš viņu parādīju. Viņš ir interesants, bet vienkārši šobrīd atradu kaut ko ļoti labu. Es telefonā, labi, viss sākās ar to, ka es ieraudzīju TikToku, kur meitene saka, ka viņa lasīja šo fanu taisītu stāstu par Harija Potera pasauli. Un jūs jau zināt, ka man šausmīgi patīk Harija Potera pasaule. Un tas fanu veidots stāsts ir par to, kas notiek jau pēc tā kara, pēc tam, kad Voldemorts ir uzveikts. Jo mēs visi zinām, ka Hermione viņa atgriežas skolā, un skolā atgriežas daudzi no cūkārpā. Un tad, piemēram, Hermione ir šausmīgi sarežģīti, jo viņa pusaudža gados nevis dzīvoja kā pusaudzis, bet centās uzvarēt karu, ko pat pusaudzim nevajadzētu darīt. Tā kā tas viņai bija šausmīgi sarežģīti, un tur atgriežas, protams, arī Draco Malfoys, un vēl viss kaut kādi slīdeņi, bet no slīdeņiem diezgan maz kas atgriežas. Un tad tā kā Hermione ir tāds, kāpēc mums turpināt gadsimtiem ilgušus karus starp Grifindoriem un slīdeņiem, un viņi, teiksim tā, sadraudzējas. Bet draudzībai arī ir tumšās puses, jo arī Draco ir ļoti, ļoti smagi. Kā tie, kas ir redzējuši filmu, zina, ka Draco tā kā bija pie Voldemorta, bet tad beigās viņš pārdomāja, un viņš tomēr palīdzēja labajiem, bet Draco ģimene tomēr ir pie tā Voldemorta, tā kā viņiem ir tur diezgan sarežģīti. Bet jā, nu par to ir tāda fanu veidot stāsta, kā to es šobrīd lasu. Ok, labi, braucam uz Talli. Nu tā, sildam mašīnu. Tagad man rāda mašīnā 5,5 grādi, tas ir kaifs, jo nav vairs mīnusu, pat naktī nav vairs mīnusu, tas ir tik forši. Šodien jāizdara diezgan daudz kas, es ceru, ka mēs visu izdarīsim. Es šobrīd neteikšu kas. Tāpēc, ka citreiz es pasaku, kas, un tad mēs neko neizdaram. Bet jā, un plusā kaut kāds lietus mirkšķinās. Tas man nepatīk. Bet nu labi. Nevar arī tagad saprast. Vienā prognozē šodien teica, ka līst visu dienu, tad mans iPhones teica, ka līst no rīta un pēc tam nelīs. Bet es tikko pirms ejot ārā paskatījos, iPhones teica, ka arī tagad nelīst. Bet kaut kas te mirkšķinās, nav tā, ka nelīst. Bet gan jau būs labi. Nu, ok, braucam. Nu, esam jau Talli. Tikko biju makšķerēt. Makšķerēt nozīmē tāpēc, ka tur ir tādi dubļi un ūdens, ka reāli, lai ietu aplokā ir jāmakšķerē, pēc tam tur jau ir savs. Bet lūk, kuru es izmakšķerēju. Jā, paskatieties, cik viņš tīrs. Pilnīgi viss purns netīrs. Tā kā viņu tīrīt arī būs forši. Kāpēc es vispār tagad jāšu Grifonu? Tāpēc, ka Grifonam normāli vajag pastrādāt, jo Grifonam ir 2 dienas nedēļā brīvdienas, tas ir pirmdienas un otrdienas parasti, citreiz pamainam kaut ko. Un tad pārējās dienas viņam ir jāstrādā, un šodien trešdiena. Un šodien man nav neviena bērna, kas viņu var pajāt no audzēkņa. Tāpēc pastrādāsim kopā. Jā, tikai es neatceros pēdējo reizi, kad es viņu esmu jāvis. Man liekas, kaut kad mēs apvidū gājām. Nu, paskatīsimies, ko viņš vēl atceras. Nu, protams, ka viņš visu atceras. Tikai cik ļoti viņš gribēs darīt, visu, ko es viņam prasīšu, tas jau ir cits stāsts. Jo grifīti. Es domāju, viņš būs foršs. Jo viņš pagājuši nedēļ jau gribēja, lai es uz viņu uzskāpju. Viņš tāds nāk, uci, puci, tāds grib mīļoties. Nu, labi, redzēsim. Nu, Grifonus iztīrīju tik, cik varēju, bet es nezinu, vai es jums to esmu teikusi vai nē. Bet Grifonam ir izkasīta aste, kur ir smuks caurums. Viņš to izdarīja ziemā. Un tas bija ļoti, ļoti dīvaini, ka viņš to ir izdarījis, tāpēc, ka viņš man bija nesen aptārpots. Bieži vien zirgi izkasa, tad, kad viņiem ir tie saucamie spalīši, ja es nešaubos. Nu, tādi tārpi vādarā. Mēs viņu attārpojām vēlreiz, nu tagad it kā aug, bet vēl no asta zirgiem aug diezgan lēni. Tā kā
Vasarā laikam slēpsim mēs šo, bet šobrīd mēs ļausim, lai aug. Tā nu, esmu jau uz grifīša. Vienīgais, man laikam šodien nebūs neviena, kas var nofilmēt. Bet gan jau jūs pārdzīvosiet, tāpēc, ka nedaudz smidzina lietus, un es šodien šeit esmu viena pati. Man nav nejausmas, kur visi ir pazuduši. Gan jau vēlāk atradīsim. Un es negribu telefonu likt uz tā statīva lietu tomēr. Bet jā, ar grifoniņu mēs pastrādāsim kārtiņas, tur ir rikšu un laikšu kārtiņas. Paskatīsimies, ko viņš dara, ko viņš ir izdomājis darīt. Skatīsimies, ko manas audzēknes viņam liek darīt, ko viņš saprot, ko viņš nesaprot. Bet grifons jau ir gudrs, es domāju. Šodien es ceru, es negribu nodžinksot, bet es ceru, ka šodien man būs vienkārši relaksējošs treniņš ar manu mīļāko zirgu. Mēs ar grifonu jau atsoļojamies, un, protams, tagad vajag atsoļoties, visi atbrauc. Standarts. Grifoniņ, tu tagad esi džentelmenis. Varēsi izlaist mani pie kāpnītēm? Tu vienkārši esi liels, es negribu lekt. Paldies. Paldies, Grifo. Tu tiešām esi zelta zirdziņš. Un ko šis kojišķis, bumbulītis. Jau nosaglojušies, Grifoniņš laiza savu foršliksu, tāpēc būs skaļi. Labi, es paturēšu rokā. Bet, Grifo, nec. Jā, ņem. Kā mums gāja treniņā? Ļoti labi, vispār kaifs viņu jāt. Strāli jau sāku aizmirst, kā ir jāt foršu, iejātu, gudru zirgu. Nevis jaunu zirgu. Ir livarā tur sarežģīti. Man patīk, ir interesanti, bet ir sarežģīti. Tu nevari atslāpt, tu nevari, nezinu, automātiski kaut ko darīt, jo visu laiku viņa kaut ko izdomā, kaut kas notiek. Kaut kā. Šīs zirgs. Kaifs. Mīlu viņu. Grifon, tas ir zelta zirgs, tas ir super zirgs. Jā. Superīgs zirgs, superīgs treniņš. Vispār esmu ļoti apmierināta. Nu, tik nesanāca nofilmēt. Nu tā, Grifoniņš iet ārā, kamēr Grifons stāvēja ar segu. Es jau paspēju Limeratē boksu iztīrīt. Un tagad tur triksis kaut kur priekšā ir. Brauksim pusdienās. Tad jau ir daudz pulkstens, jau ir kaut kur 12. Pusviens varbūt. Varētu būt. Jā, Grifons ies ārā, mēs brauksim paēst, un tad pēc pusdienām jūs redzēsiet, ko mēs darīsim. Bija tīrs zirgs, nav vairs tīra zirga. Nu, bet vismaz viņam labi. Es par to laiku tikko atnesu ūdeni no tā grāvīša šobrīd. Jāku jau triksis. Brauksim pusdienās. Ok, esmu atpakaļ no pusdienām. Tagad darīsim to, ko vajag darīt. Mēs iesim stādīt eglītes. Es nekad neesmu to darījusi. Tā kā es nevaru šobrīd jums pateikt, kā tas notiks, bet iesim skatīties. Ļoti daudz, visi, man liekas, jau stāda eglītes, es esmu vienīgā, kas tagad atbrauks. Nu jā, iesim, un tad gan jau, ka man sanāks nofilmēt kaut ko. Atnācu stādīt eglītes. Re, kur smuki sastādītas jau. Tolīt mēs aiziesim pie Valda, un Valdis mums parādīs, kā viņš stāda eglītes. Nu, Valdi, kā tu stāda eglītes? Atrodi pacelu. Atradu, vai ne? Jep. Jebās last. Uztaisi caurumu. Atlido eglīti. Iebāz eglīti. Izrāvi ārā. Un aizmīcīja smuki. Hop, hop. Tā, lai visas saknītes ir iekšā, ja? Tā, lai visas saknes ir iekšā. Ātri un efektīvi. Uz pacēlas. Augšā, nevis lejā. Tā ir lejā. Tā ir augšā. Ar realitātē mēs stādām šitai skati. Nu, davai. Opa. Opa. Un ejam uz nākošā. Ātri un efektīvi. Opa. Opa. 1 un 2. Cilvēkam nav no kā dzert. Izdomāja dzert no peļķes. Tas baigi garšīgi. Saka, ka garšīgs ūdens, bet es gan nemēģināšu. Nē, reāli garšīgi. Viņš nav viss tā kalna elpas. Nu, ja jums pēc stundām 2 nebūs caurējies, tad mošas pamēģināšu. Ja jūs mani neredzēsiet nākošā video, tad es nomiru. Vai ne?
Paskatieties, šis ir Valda darbs. Ļoti, ļoti smuki izskatās. Mēs ar Valdi atnācām pakaļ eglītēm. Valdi, cik vienā maisā ir eglīšu? Tas ir 5. Cik mēs jau esam šodien iestādījuši? 450 varētu būt apmēram. Un cik kopā jāsastāda? Es zinu, kādi 3000. 3000 eglītē. Nu, bet pēc tam būs vismaz smuks mežiņš. Tā neglītas mēs iestādījām, īstenībā diezgan raiti mums gāja. Sanāk, puiši tur bija kaut kādas 2,5 stundas, es tur biju 2 stundas. Pat nepilnas 2 stundas. Un jā, to, ko vajadzēja, mēs sasēdinājām. Nu, iestādījām. Tā kā viss baigi forši. Limertas inventārus jau sanesu, tagad mēs iesim pēc Retas. Skatīsimies, ko Reta mums šodien teiks par treniņu. Tur viņi ir. Jā. Galvenais, kad mēs jau ejam uz mašīnu, es Valdim tāda saku, nu viss, pietiek izklaidēties, jābrauc strādāt. Un Valdim tāds, tev šī bija izklaide? Es saku, nu, jā, nē, kaut kas tā. Jo, zin kā, iemācīt jaunzirgu priekš manis ir grūtāks darbs nekā iestādīt eglītes. Bet katram savs. Un es arī tā nepiekusu, jo mēs bijām, es nāk tur pa komandiņām, parasti komandās ir 2 cilvēki, bet mums bija, ka mēs bijām 3. Snāk Valdis raka bedrītes, un tad mēs ar Mārtiņu stādījām eglītes. Baigi raiti un viss forši gāja. Jā, centīšos nenogrimt šajos dubļos un paņemt Retu cīti. Noķēru Retu, Reku Grifa, un es pamīļoju Aleksiņu, pamīļoju pakasu viņu. Kasu. Jā. Laikam pavasaris jau nāk. Vai ne, Aleksa? Nu, Aleksa šodien ļoti netīra. Nu, es jau esmu uz Limeretas. Viņa nebija tik netīra, cik Grifons. Bija nedaudz, bet, man liekas, viņa šodien nav vārtījusies. Jā, mēs jau iesoļojamies. Šodien pamēģināsim palikt atkal. Vakar es viņu labi iesildīju. Nezinu, vai sanāks kādam nofilmēt, tāpēc, ka es Valdim paprasīju. Viņš pateica, ka viņš nezina, vai viņš atnāks. Es ceru, ka viņš atnāks, bet kas zina, jo viņam arī ir daudz darba. Nu jā, ko es varu pateikt? Man liekas, ka daudz no jums nepareizi saprata manu pēdējo video un manas runāšanas par jāšanu ar pātagu vai jāšanu ar piešiem. Es nezinu, kāpēc, bet ļoti daudziem cilvēkiem liekas, ka, ja tu izmanto steku, pātagu vai piesi, tas nozīmē, ka tu vardarbīgi izturies pret zirgu. Nē. Ja tu pareizi visu izmanto, nē. Piemēram, Limeretas gadījumā. Piesi man nevajag. Es nākamajā dienā pēc tā video uztaisīšanas paņēmu garo steku, jeb pātagu, un bija pilnīgi perfekti. Viņa man aizgāja ar garo pātagu, jeb steku. Kāpēc? Tāpēc, ka es nevaru ar savu ķermeni viņas dibentiņu tā kā uz priekšu. Un mums šobrīd ir tas, ka viņš šausmīgi bremzē. Jā, tas sākās, man liekas, es pat teicu kaut kurā YouTube video, ka es nesaprotu, kāpēc viņa vispār neiet uz priekšu un kas pakam. Tas ir normāli, katram jaunzirgam ir kaut kāds brīdis, ka viņš nesaprot, sāk nesaprast. Un Limeretai tas laikam ir šobrīd. Un garā pātaga, pat nepieskaroties viņas dibenam, pavicinot viņu pie viņas dibena, viņa aiziet uz priekšu. Un viss. Un vairāk neko nevajag. Piemēram, kad tas bija? Nu, sanāk nākamais treniņš, kad mēs atbraucām no Jēkabpils, tā bija piekdiena. Es steku pavicināju viņai pie dibena vienreiz. Viss. Es pat nepieskaros viņas dibenam. Viņa man aizgāja un man nevajadzēja neko, viņa man gāja perfekti un skaisti. Vienkārši šobrīd Reta nesaprot, ko es no viņas gribu, ka es gribu ātrāku gaitu. Līdz ar to mums sākas nesaprašanās, ar mazo steku es to nevaru paprasīt, jo ar mazo steku tam man reāli viņai ir jāsit pa dibanu, ko es šobrīd negribu. Nu, un arī mazais steks nebija pietiekami. Tāpēc, ka man šobrīd, teiksim tā, muskuļi varbūt nav tik ļoti attīstīti, uzskačāti. Attīstīti ir, uzskačāti nav. Lai es varu mierīgi sēdētu un ar steku tā kā viņai pa dibantiņu. Jā, tad es sāku tur darīt visādas lietas, ko nevajag darīt. Tāpēc ar garo pātagu ir perfekti. Es varu sēdēt mierīgi, man pātaga ir rokā, čut, pavicinu, viss viņa aiziet. Jā.
Tā kā nevajag uztvert to tā, ka es tagad citu zirgu, vai ka visi, kas jāir stekiem pie šiem pātagām, ka viņi sit zirgus. Nē. Ja to visu lieto pareizi, tad vispār nav nekādu raižu. Bet pareizi ir jālieto. Jā, kaut kā tā. Labi, sāksim treniņu. Mēs ar Limaru jau esam pēc treniņa, un vispār es tūlīt jau vedīšu Limaru to ārā. Jo pēc treniņa tā atnāca Valdis ar Mārtiņu, mēs kamēr parunājām, es iztīrīju bokšus, traļi-vaļi. Jā, Limara tajā laikam jau ir apnicis horslaks, viņa viņu vairs baigi nelaiza. Raitā, gribi? Nu, nedaudz laiza. Jā, treniņš bija ok, tikai man tur kārtiņās, lēkšu kārtiņās, un pēc tam uz leciena. Tur, man liekas, attālumi nebija pareizi. Bet neko, viņa vismaz neskrēja ļoti forši, viņa tagad lec. Super, man patīk. Vienīgais es ar to garo steku baigi sūdīgi lecu, man tas steks tur, traucē. Tāpēc, ka es ar to garo steku, es vispār baigi neaizirgus ar garo steku. Nekas. Bet, nav tā, ka viņš traucē un Limara taisītas pa sāniem. Nē, tā nav. Kaut kā tā. Bokšus es visus jau iztīrīju, tūlīt izvadīsim Retu un ievedīsim Aleksu. Mazais mīļais pončītis ir jau iekšā. Viņa ir tāds jaukumiņš. Vienkārši bušmolīšs zirdziņš. Tāds mīļš zirdziņš. Viņa ir iekšā. Viņa ir šausmīgi netīra. Es tagad aiznesīšu inventāru un uztaisīšu vakariņas zirgiem. Un tad mēs izkurdosim Aleksu. Es visticamāk paslinkošu, es Aleksu netīrīšu. Kā es notīrīšu? Jā. Un kurdosim mēs viņu ar apaušiem. Bet šito viņa ir slapja un viņa ir šausmīgi netīra. Nē, paldies. Aiznesīsim inventāru. Tā, zirgiem vakariņas sataisīju, kur ir Aleksiņa. Baigi netīrīju. Viņa arī šausmīgi spalvanāk nost. Ak, mans Dievs. Labi, kas man būs nākamais? Viktorija man būs piekdien. Jā, Viktorijai būs jautri viņu tīrīt, jo spalvanāk nost. Bet neko.
Jā, pakordosimies. Tā, principā, es varētu arī viņu nekordot. Bet viņai ir labāka ar elpošanu, jo viņai ir slodza. Lai šobrīd viņai ir diezgan chill, nekas viņai nav. Bet tāpat izkordošu. Un kāpēc vēl es viņu kordošu? Tāpēc, ka rīt manis nav uz vietas, un šodien neviens nebija uz treniņu. Respektīvi, tad viņai būtu bijušas 4 brīvdienas. Tas ir daudz. Tas priekš sporta ponija ir daudz. Tā ka jā, šodien padzināsim viņu kordiņā, redzēsim, kas pa kam. Baigos lodzi neliksim. Man nav arī baiga laika. Šobrīd ir jau 15:06. Zirgi man tā iet iekšā kaut kādos bez 10:07. Bet šodien man būtu jauki, ja es 7 izbrauktu no staļa. Tā kā varbūt viņus ievadīšu 5 minūtes ātrāk, lai es varu vienkārši paspēt visu izdarīt līdz 7. Tāpēc, ka šodien man ir grāmatu klubiņā tikšanās, runāsim par 3 izlasītajām grāmatām, un tikšanās mums ir 7:30. Tā kā man ir viss jāpaspēj šodien. Bet šobrīd izskatās, ka man būs perfekti, es visu paspēšu. Mazais mīļais pončiks rikšo. Viņai šobrīd ir perfekta ar elpošanu. Varbūt arī tāpēc, ka tagad ir apmācies nedaudz lietains, tad viņai ir vieglāk. Lai gan arī nevienmēr. Man liekas, viņa vienkārši ir sāk pierast pie tām laikamaiņām, tā kā šobrīd viņai ir ļoti labi. Nu, arī otrā virzienā viņa perfekti iet. Viņai baigi forši šobrīd ir ar elpošanu, tas man ir ļoti priecē. Es Rikši. Jā, es tikai runāju, tad viņa nedaudz paliek mierīgāka. Ko es gribēju teikt? Es tik skatos uz prognozi, un šīs nedēļas beigās sola baigos plusus. Parādījā teica, ka Rīgā pat būs +17. Nu, ja tagad ir +5, un tad, labi, tagad ir siltāks, kaut kad ir +8 ir. Un nedēļas beigās būs +17, tad Aleksai būs ļoti slikti. Tas ir tā kā točna. Un cerams, ka nebūs tik traki pie mums, ka pie mums varētu būt kaut kādi +13. Cerams, ka nebūs te +17. Tā jau forši, tā jau man patīk. Man tik žēl mana ponija. Un es vēl skatos uz viņu, un man liekas, viņa ir šausmīgi gara aste. Man to asti vajadzēs nedaudz nogriez, jo citreiz liekas, ka viņa jau tūlīt uzkāps virsū uz savas astes. Nu, protams, tagad tā aste viss ir dubļos, neizskatās tik iespaidīgi. Bet tā jā, man liekas, tā aste ir pārāk gara. Mēs ar Aleksu atsoļojāmies un atnācām pie kārtiņām. Es gribēju jums parādīt, ka cik 6 kārtiņas man jau ir. Īstenībā smieklīgs stāsts. Vienkārši, jā, tur govis. Vienkārši bija tā, ka es mizoju kārtiņas, atnāca puiši. Joks pa jokam, un puiši pasaka, nopirksim mums kebabu, un mēs nomizosim visas. Un tā es viņiem nopirku kebabu. Šodien kaut kā ļoti ātri tumšs paliek, jo pie mums saule norietēja tikai pirms 5 minūtēm, un jau ir, nu labi, telefons izgaismo, bet ir tumšs. Jā, es skrienu jau pēc zirgiem. Ar Aleksu es visu pabeidzu. Tagad ir bez 15:07. Tā kā man ir 15 minūtes, lai ievestu zirgus un viņus pabarotu. Es domāju, ka mēs paspēsim. Nu, ja man sanāks viņus ātri izmakšķerēt no laukuma. Cik labi, ka man ir gudri zirgi. Ejam uz stalli. Viņi paši atnāca pie aplokijas. Man nebija jāiet nekur tālu, viņus jāmakšķerē. Nu, mani zābaki gan tāpat ir dubļos. Bet neko, noskalosim tūlīt. Nu, zirgi ēd vakariņas. Ņem. Grifons, protams, pēc treniņa jau paspēja izvārtīties. Limera tur arī jau ņemā. Tā kā viss notiek. Un man ir 9 minūtes, lai uztaisītu viņiem brokastis. Un jā, un tad mēs braucam. Nu, esmu jau mājās un piedalos savā grāmatu klubiņā. Zoomā. Nu, parunājāmies ar grāmatu klubiņu, ir jau 9 vakarā. Bet forši, izrunājām visas grāmatas. Es visas 3 biju lasījusi. Forši, mums ļoti sakrita viedokļi par grāmatām. Tā kā tas bija nice. Nu, labi, mīļie. Man vajag editot šo video, lai jūs viņu rītdien redzat. Tā kā, jā, ir 9 vakarā, bet man darba vēl ir ļoti daudz.
Nu labi, paldies, ka noskatījies. Neaizmirsti uzspiest laiku un ierakst kaut ko komentārā, tāpēc, ka es strādāju pie šiem video, man vajag just jūsu atbalstu. Paldies visiem, kas raksta komentārus. Es cenšos atbildēt. Dažus jautājumus varbūt speciāli ignorēju, jo es negribu, lai jūs pagaidām zināt atbildi. Jā, ir daži jautājumi tādi. Bet ar laiku jūs uzzināsiet. Labi, mīļie, atā!